Auduro garāžas saruna 2. sezonas 6. epizodē piedalās kluba biedri Kārlis, Rihards un es Egils. Tāpatās mūsu jaunie kandidāti Kaspars un Āris. Šī raidījuma tēma ir mototraumas. Raidījumā dalāmies gan savā senākā, gan nesenākā pieredzē ar tām, un arī uzklausām rūdītā motokrosista Toma Vanadziņa atziņas. Mēs cenšamies saprast, kā gadās traumas, kā no tām izvairīties, kā sev pasargāt, kā rīkoties kritienu gadījumā, ko ņemt līdzi medicīnas somā un kādu ekipējumu lietot. Atbildam arī uz jūsu uzdotajiem jautājumiem un izlozējam balvas. Tomēr pirms ķeramies vērsim pie ragiem, savā starpā mēs apspriežam kluba pirmo atvērto braucienu. Var uzreiz pačukstēt, ka tāda noteikti būs vēl. Nu, kas tev jauns, Rihard? Tu tāds bēdīgs. Es tur pasūtīju daudz upgrades, mocīti un tam līdzīgi. Tur bija aizkavēja. Pagad, tev sāksim to jauns mocītis tev ir? Jā, man ir jauns mocītis, jā. Man ir Teners 700, ko es nopirku no kāda mīļa drauga. Jā. Es pamēģināju to mocīti. Sākumā aizņēmos no šī drauga šo mocīti. Un, protams, tad es vēlējos viņu atpirkt. To es arī veiksmīgi izdarīju. Jā. Nu, tad bišķiņ pabraukāju ar viņu. Es sapratu, kā viņš brauc vertikāli, kā viņš brauc horizontāli. Un, jā, perfekti. Man, principā, sajūtas ir labas. Tāds, kad viņš man atstāja dāvanā kaut ko arī. Bet, nu. Jā, tie, kas skatās bildītē, tie redz, ka Rihards sēž ar vienu baltu roku. Jā, viena balta roka. Jā. Un tāpēc arī ir mums īstenībā šī lielā tēma šim vakaram jau ir tā traumas. Jā. Nu, tad vai klausies, tad ķeramies klāt pie tā, ne? Varam sākt par tām traumām arī runāt. Nu, kāda vispār ir? Sāp tev tagad? Jā. Redz, tās traumas īstenībā man bija visu laiku tāda tēma, ko es gribēju runāt, jo es vienkārši arī agrāk biju novērojis, ka moto pasaulē tur tā mazāk pievērš tam uzmanību, un es laiku domāju, jāuzties kaut kāds raksta kaut ko, un tad man iepriekš bija kaut kādas mazās traumiņas, un tas laiku atlika, un arī principā pats savu kaut kādu medicīnas komplektīnu nebija nokomplektējis, atlika, līdz es nokļuvu pats pie tādas normālas traumas, kas man gadījās arī tajā pašā Auduro atvērtajā braucienā. Jā, tad pirmajā dienā mums Kaspars izspēlēja savu foršo kārti, kad uzmet kūlena mocīti. Paldies Dievam, tur viss veiksmīgi, tikai nolaust kaste. Bet nākamajā dienā man gadījās ķibelē, kad braucot vienkārši garām viensētē, pēkšņi izskrēja ārā suns, nespēja pat noreaģēt, notriecis suni, pats pārldoja pār ragiem, piezemējos, protams, dabiskais instinkts cilvēkam ir par rokas priekšā likt. Piezemējos ar roku, salauzu roku uzreiz. Un vienīgais, ko es tiešām atceros, ko es iemācījos, kad nekad uzreiz necelēs augšā un nemēģinu pacelt savu moci. Ja, tas ir vienmēr pēc avārijām, kad tu vienkārši paliec uz zemes, sakopies, izkustini savus locītājus, pārbaudu, viss strādā. Un es stāku tās kustības, viena roka kustās, otra nekustās. Es skaidrs, kaut kas nav tai rokai. Tas ir tas ieteikums, ir tā nedarīt un necelties, tāpēc, ka adrenalīns vienkārši nomāca sāpes, vai ne? Un tu vari ar laustu kāju piecelties. Tas adrenalīns tāds arī viņš ir tik pēkšņs. Un man it kā baigā pieredze ir ar to adrenalīnu. Es izjūtu arī zemesardzē, viņi zem visādas spriedžu šaušanas un viss pārējais. Un tu saproti, bet pēc tam vēlāk, kad tu atskaties tiem notikumiem, tu īstenībā pat neatceries daudz tos sīkos mirkļus. Tikai tāpēc, ka tev tā pumpē iekšā asins, tu esi tādā eiforijā, tur ķermenis mēģina tās sāpes remdēt. Jā, tad strauji parasti cilvēki šajā adrenalīna steigā ceļ tos močus, un ja viņam ir muguras problēma, Jūs arī bijat cik ātri augšā? Es zinu, tāpēc es tev teicu, čili, nomieries, paga. Kad viņi ceļ tos močus, tad viņi tieši to lielāko traumu iegūst. Vai tā ir kaut kāda diska, mugurkaulam principā kaut kas tur tā izlocīts, un uzliekot liels slodzi, viņi uztais kaut ko neatgriezenisku. Es biju tajā pašā braucienā, es braucu tur aizmugurē, nesteidzos. Man ir ielenis, es tāpēc tur necentos līst pirmais tur pa dubļiem. Es neredzēju, kā tas notika, bet es redzēju, ka tu biji zemē, es redzēju, ka mocis bija kaut kur citur, es redzēju, ka visi džeki uzreiz apkārt skatās, kas notiek. Un tā kā pašu to, un es atceros pirmais, ko tu teici, tā ir žēl, ka GoPro izslēdz. Tāpēc, ka es tieši pirms tam izslēdzu ārā un domāju, kā jau interesanti nebūs tālāk. Bet šeit jautājums, ja ne tāds, bez kaut kādām tur praktiskām iemaņām un tādām lietām. Vai ir kaut kāds, ekipējums, sadaļa kaut kas tāds, kas varēja, piemēram, novērst vai
tā kā mīkstināt to visu? Jo tev diezgan smagi tas viss izvērtās. Ekipējuma tēma īstenībā tā ir ļoti plaša, bet, kas saprot ekipējumu, tad viņš nevar pasargāt pilnībā, viņš var minimizēt tikai. Viņš var minimizēt tālākas, piemēram, traumas. Tā trauma, ko es iegūtu, tā ir principā trieciena trauma, tas ir tā kā force trauma, kad vienkārši ar triecienu tu šos kaulus lauz, bet es negūvu pie jums es nenobērzu roku, ja? Nenobērzu plecu un tam līdzīgas lietas. Ja? Un, tā ir tā vieta, kur tas ekipējums palīdz. Ja? Tu slīdētu uz asfalta vai ne, ka tu ādu nenorauj nost un tur kaut kāds kauls. Man lielākā trauma arī ir tieši tas pats trieciena lūzums, sašķaidīja atslēgas kaulu. Man tas bija 2 gadu atpakaļ. Kopā tas atvesļošanās process gāja 1,5 gadu, līdz pilnīgi tā, ka var teikt, ka esmu pilnīgi vesels tagad. Bet tās sekas ir vēl aizvien, tās psiholoģiskās sekas. Es domāju, par to mēs arī parunāsim laika gaitā, kas pēc tam ir, kas mainās, pēc tādas traumas lielākas. Manā gadījumā arī tas bija lidojums pa gaisu, braucu pa slapju mežu. Tur tas stāsts bija tāds, ka sākumā es biju paņēmis vienu džeku, pie kā patrenēties, un tā kā treneri, un domāju, viņš man saka, paskaties kādu maršrutiņu, kur tu vari izbraukt. Es izbraucu to maršrutiņu, tu viss tur baigi forši, un bišķi nolīst lietus man viņa gaidot. Maršrutiņš, protams, kļūsi pilnīgi savādāks un slapšs. Un tad mēs brauksim. Treniņš vēl nav sācies, es viņam tikai parādu to maršrutiņu, man jau gribās viņu parādīt, cik es forši laižu pa mežu, vai ne? Es uzdodu rītīgi lielo to 990, tur rītīgi palēkāju tur visu, un vienā brīdī slapju saknītē, un man aiziet vienkārši priekša slīpi, un es lidoju, nezinu, kādus 1,15 m, vienkārši burtiski lidoju. Es pats neticēju, ka tā saknīte ir tik tālu pēc tam. Un tieši tāds pašs sajūtas. Pirmais vienkārši, kad ir kritiens, bet manā gadījumā tas bija arī tā, ka tas ir nenormāli ātri. Tas notiek tik ātri, ka tu vispār pat nepaspēji saprast, kas bija. Kur vēl tur domāt, ka kaut kāda tur baigā tehnika, vai tur kaut kur vēlties, vai ko. Vienkārši pilnīgi instinktīvi tas notiek tik zibenīgi ātri. Tu vienā brīdī tagad lec, un otrā brīdī tu esi uz sāna. Tu nesaproti, kāpēc tas mocis tev ir starp kājām, un tu vienkārši jūti, ka plecs tāds tā kā īsāks. Un tā sāpes sākās burtiski kaut kāds 10 minūtes vēlāk tikai. Sākumā vispār sāpju nav. Tu vienkārši tā sāc čamdīt un saproti, kaut kas te tā jocīgi, te kaut kāds baigā pumpa tāda tur veidojās. Ja? Un tu saproti, ka kaut kas nopietnas ir. Ja? Un pasarg Dievs tiešām, tā kā tu teici, pasarg Dievs pašam tur celt vēl to moci augšā. Jo pirmais instinkts, nokrīt mocis ceļam augšā. Mocis pagaidīs. Un te jau pēc tam viss tā operācijas un atveseļošanās un tas viss process. Bet es nezinu, Kārli, tev arī ir bijuši visādi gadījumi. Kādas tev tās atskārsmes, tās mācības? Ir mazliet mācības, jā. Mācības ir ļoti vienkāršas. Man tas bija pašos, teiksim tā, outdooro pirmsākumos, kad mēs šo visu kopā sākām. Pirmā tāda mācība, ko es varbūt sapratu, tad, kad mēs veči neesam braukuši kādu laiku, vai mēs esam iepauzējuši, tu mežā neesi ērglis. Tev bišķiņi tomēr vajag atkal piešauties un tā, ja? Un tas mans pirmais kritiens bija, kad es braucu daudz gadus, bet es norāvos no ķēdes. Tik ārā no garāžas. Tik ārā no garāžas, no tās skrūvēšanas, un tik mēs mauksim. Ja? Bet bija kaut kāds posms, kuru es nebraucu, un tad liekas, ka tev baigais skills, un tu baigi brauks. Ja? Es neko nesaku, ir dažādi cilvēki. Ir cilvēki, kas brauc ļoti labi un tā, bet mēs parastie braucēji, bišķiņi vajag iesilt un padomāt. Ja? Jā, tas bija mans pirmais kritiens, tāds nopietnais, kur es plecu. Līdzīgi kā tev, tikai man tā locītava, tas kauls iznāca uz ārā, teiksim tā. Ja? Un tad pagāja kādi 3 mēneši. Pārdomu laiks. Tad tas kauliņš sadzīja. Un tad vajadzēja pabraukt ar krosamoci. Par maz pārdomu laiks bija. Par maz pārdomu laiks. Tad bija celis 3 vietās, lupatās. Un tad bija pusgadu pārdomu laiks uz kruķiem. Un tagad pietiekami laiks bija. Un jāsaka godīgi, katra šī trauma, ko tu iegūsti, man jau ir tuvu 40. Un godīgi sakot, es visu šos sūdus jūtu katru dienu. Ja? Tātad vēl viena lieta, braucot šobrīd mežā,
Nu, tu zini, bišķiņas aizdomājos. Teiksim tā, mīzē nervus nostrādā. Tātad mīzē nervus ir palicis lielāks tagad. Viņš ir palicis lielāks, jā, un viņš mazliet nostrādā. Tas, ko tu man visu laiku liki pārkost. Tas ir tas, ko vajag pārkost, lai darītu tās lietas, bet tad, kad tu, es kaut ko tādu piedzīvoju, tad varbūt vairāk jātrenējās, varbūt ir jāpaņem kāds skolotājs, varbūt vēl kaut ko. Jā, tikai uzmanīgi, redz, kā man ar to skolotāju gāja, ka tu centies radīt iespaidu uz skolotāju, ka tu esi labāks nekā tu esi, un tad tās traumas ir. Bet kā jums vispār liekas, kāpēc tas gadās? Vai tas ir tā, teiksim, tu skaties, Rihards, uz savu traumu, vienkārši suns izskrēja, vai tur arī ir citi kaut kādi aspekti, citi kaut kādi tie cipari tajā vienādojumā, kas kā rezultātā ir tā trauma? Man ir viens. Saki. Viena versija. Es esmu redzējis, kā brauc citi čaļi un ko viņi dara. Tajā skaitā tas ir triāls, tajā skaitā tie ir krosa motocikli. Es domāju, ka mums parastajiem braucējiem mazliet pietrūks tehnikas. Un līdz ar Varbūt papildināt uz to visu. Es kā moto iesācējs, es arī analizēju savu pirms pusgada kritienu, kur es samežģīju potīti diezgan nopietni. Un arī es domāju, kas tava versija bija tur, ka tur riepas vai ne, tur arī par dubļiem, kas noteikti bija faktors un tam līdzīgi. Bet principā, ko es beigās pie kā es nonācu secinājumu, pirms tam bija tāds brasliņš, ko es nomīzu pārbraucu. Pēc tam, bet vispārējie pārbrauc, un man uzreiz tā pārliecība par sevi. Vienkārši aizgāja kaut kur, it kā man likās, nē, viss ir kārtībā, es labāk, ja es jūtos nedroši, es nebraucu. Bet es pēc tam turpināju braukt, un drīz pēc tam arī sekoja kritiens. Principā es teiktu, ka tas tās pārliecības tā kā krituma iespējā, ka tu nejūties vairs, ka tu vari iedot ručkā tajā brīdī, kad būtu jāiedod ručkā. Un tas nonāk. Tas arī tas aspekts, mēs parunāsim vēlāk par šito, tas psiholoģiskās sekas, jo motocikls jau ir tāds aparāts, kurš strādā tā, ka tu kaut ko dari. Un, ja tu nedari, viņš gāžās. Ja? Viņš nav tā kā 4 riteņi. Ja tu lēnāk brauksi, tad drošāk būs, nenokritīs. Nē, mocim daudz elementu, sevišķi offroadā strādā tikai tad, ja tu brauc. Ja? Un tāpēc arī bieži vien tas, ko instruktori un visi viens otram mēs bļaujam, Dročkā! Tāpēc, ka tiešām tas strādā. Ja? Smiltīs tu nevari braukt, ja tu nedod ručkā. Ūdenim tu nevari izbraukt, tu noslāpsi, nokritīsi, piedzīsi motoru pilnu. Tā kā ir tur tas elements, kad ir jādod tajā ručkā. Ja? Un, protams, tā trauma pēc tam samazina to un ir ļoti, ļoti grūti. Ja? Bet tur tā atbildības sajūta arī. Es domāju, tas, ko Kārlis runā, ir tas pārgalvība. Tā ir bišķi jāņem nost. Tā ir jāņem nost. Jā. Mums ir jāsaprot, ka mēs neesam neviens, ne Lindons Poskits, ne Chris Birch, ne mēs esam kaut kādi tur mūsu latviešu leģendas, ka mēs cenšamies līdzināties kaut kādos pasākumos. Bet viņi arī ir kauls salauzuši. Viņi arī ir. Paklausies, bet kā vispār īstenībā mēs te baigi runājam, es interesanti būtu parunāties ar kādu cilvēku, kurš ir vairāk par mums kaulus salauzis. Un īstenībā mums arī klausītāji rakstījuši jautājumus, es tūlīt palūkšu Kārlim piezvanīt vienam no tiem cilvēkiem. Un tie jautājumi ir tādi, vai vispār var sagatavoties. Ja? Viens no jautājumiem tāds arī mums ir atsūtīts pirms raidījuma. Vai var sagatavoties krišanai, vai ir kaut kāda drošās krišanas skola iespējama, ja? Vai tu vari pareizi iemācīties tur vēlties, un vai tas vispār der? Es domāju, ka mēs varētu īstenībā kādam profesionālam krosbraucējam paprasīt, un kā gadās, kā nē, tā Toms Vanadziņš mums ir gatavs būt uz līnijas. Pamēģinam sazvanīt Tomu Vanadziņu, zvanam uz saldu. Uzliksim viņu tepatās uz speakerfonu. Saldu vismaz daudz traki visādiem mixčeki. Alo, čau, Tom. Čau. Nu kā saldo, arī karstums, arī 32 grādi. Saldo tā, ka nav ko elpot. Oi, vecīt, mums ir tāpat garāžā sēžam, te 1, 2, 3, 4, 5 un esam piepirduši visu tā kā. Es startēju garāžā vien, bet man te arī nav ko elpot. Klausies, tad ātri izrunājam šito, lai var iet dzesēties. Klausies, mēs tev džekiem tas priedulējam. Neviens no mums nav profesionāls braucējs. Visiem kaut kādas traumiņas ir bijušas. Un tas jautājums, kas mūs te uztrauc, ir, vai vispār tādiem kritieniem ir iespējams sagatavoties. Vai ir kaut kāda tehnika, ko var trenēt, ja, tā kā tur motoskolā, ja, tur avārijas bremzēšana un tā. Vai ir kaut kāda tur kūleņa, ko var mācēties, vai tas viss ir bullshits un tāpat tās vienkārši kā kritīs?
Tas ir atkarīgs no kritiena situācijas. Ir kritiens, kam jau tu vari sagatavoties, ka tu jūti jau, ka tu kritīs, un ir, ka tu vienkārši vienā momentā tev nomet zemē, un tu neko nevari izdarīt. Pastāst par šo sagatavoties. Tas ir tā, kā tu no pieredzes jau zini, ka šitā ir bīstama situācija, tūlīt slīdēs priekša, un tu jau... Tu jau principā, zini kā, motokrosās es nobraucu 25 gadus, es jau zinu, kurā brīdī jau, tos brīžus, kad kritīs, tu jau jūti, ka būs uz acīm, tad jau tu vari principā sagatavoties. Un ir brīži, kad tev vienkārši nomet no motociklu, ko tu pirms tam vienkārši nevar iedomāties. Jā. Vienkārši viens moments, un tu esi zemē. Jā, man šitā ir bijis, un es domāju, ok, tur neko nevar izdarīt, jā? Tur neko neizdarīs, vienkārši tajā brīdī, tev tik ātri nosēs, ka tu pat nevari paspēt atslābināties, kas ir jādara tajā momentā. Aha, ok, bet tad, ja tas gadījums, ka tu vari sagatavoties, ko tad tu dari? Pirmais, ka tu vari, ja tu jūti, ka tu kritīs, pirmais, ko dari, atslābinies un mēģini krist tā plecs, kā saka, piezemējoties pie zemes, mēģini tā plecu mest kūlēm, tā kā ripot. Aha, tas ir tā kā nedarīt, tā kā Rihards darīja, roku pa priekšu, ja? Vajag rokas nebūtu vēlams likt priekšā, tad tās var sanākt tā, ka tev dēlums var salauzt spieķi, kaulas. Vislabāk ir koncentrēties, tā kā mest tā plecu kūlēm. Rihards sēž māja galvu, viņam tieši tā arī bija. Man bija negaidītais kritiens. Tev bija negaidītais. Ja var piebilst, tas varētu būt tagad. Ir visādi faktori, kas to visu nosaka, bet jā, ja tu jūti, ka tu lītām kritīs, tad jau principā ir nesastrindzināties un mēģināt tā kā mest tā plecu un uztaisīt kūlēni, viņš uzreiz tev... Viņš tā kā salauž to kritienu, ja nav trieciens, bet vienkārši amortizējās, jā? Amortizē un principā viņš jau apsviež jau uz ceļiem, tu esi piecēlies un rauc tālāk. Jā, Ārs kaut ko piebildīs. Jā, tas principā ir tā kā judo, jiu-jitsu pamatmetiens. Kas ir kad tu sāc trenēties judo, jiu-jitsu, tur ir metieni. Lūs neļaus samelot. Un tur arī ir ļoti daudz, tu mācies vienkārši krist. Bet tas palīdz, tas ir kaut kāda šitā... Tā ir tā sagrupēšanās, ka tu ej caur pleciem. Tev ir kaut kāds iemaņas, es redzēju, ka, teiksim, tās cīņu sporti palīdz. Cīņu sports man nav 6. Kādreiz ar karatē bērnībā nodarbojos, bet to visu iemācās braucot. Ja tu vairāk kritīs, jo tu vairāk sapratīsi. Saka motocrossits ar 25 gadu pieredzi, ja strīpā valstiem. Principā es tos kritienus pa lielam iemācījos nodarbojoties ar BMX freestyle. Tas ir pats pamats visam. Ja tu sanāk krist diezgan bieži, ka nesanāk priekš, un tad tu jau šo tehniku principā apgūst. Tātad pamācība būtu nesākt maukt mežā uzreiz ar lielo moci, sākt ar maziņāku, iemācīties ne tikai viņu labāk vadīt, bet arī nogāzties labāk. Jā, jo pa lielam kritienam ir no tā, ka mēs mēģinām braukt ātrāk nekā mēs to fiziski varam izdarīt. Cik tas ir pazīstams. Mēs jau zinām, kā tu nostājies pie barjeras, jūs esat 40, visi grib uzvarēt, reķini tur arī. Nē, es 1%, tev var kāds uzpuļīt virsū, tu satrakojies daudz ātrāk, un līdz ar to tas ir viens faktors, ka tu mēģini izšaut vairāk nekā var, un otrs faktors tas, ka tu sagursies, un tad tu mēģini kaut ko, un tas tīri ir 90% no, tagad tev rokas ir piedzīts, tu es nekontrolēju visu, un tad arī sākās visu tā cena. Tātad ieteikums ir principā visu laiku būt uzmanīgam un sekot sev līdzi. Ja piekusis, labāk apstājies vai neatpūties, teiksim, ja takās brauc, ja nevis sacensības. Zin kā, ja tu tur pasaules čemps neskaties, tad zin kā, labāk pabrauc bišķi lēnāk, un pēc tam nav jāskatās uz tiem baltiem halātiem. Jā. Klausies, baigi labais padoms. Šitas te ir jāuzraksta bez sienas, te tādi likumi. Ja? Pirms katra izbrauciena no Duro garāža izlasa šito te. Ja? Ko tu tikko teici. Ja vēl ir pirmdienā jāiet uz darbu, tad arī vēl var paštakot. Jā. Bet, tie ir savām spējām, protams, katrs paliek. Katram savs ātrums, katrs paliek tik ātrāks, tik ātrāk, tik lēnāk, bet, un pa lielam tās visi tie kritieni, tas rodās ir principā diviem faktoriem. Vai nu satrakojies, vai nu tu esi piekusis, vai nu vienkārši varbūt ir citreiz kaut kāda nesaiet. Principā trīs faktori ir visur balstās. Bet klausies, tu nedomā, ka kādreiz ekipējums arī var spēlēt kaut kādu lomu? Piemēram, tu tur neesi pareizās riepas uzlicis vai kaut ko tādu? Uz riepām tas, es parasti vienmēr braucu ar jaunām, es nezinu. Bet, ražotāji markas, es mainu tas neko mūsu šajā ļoļīga līmenī. Un
ekipējums galvenais. Ķiver normāls marks, nevis no AliExpress nevajag sūtīt, ka tur uzreiz visu podu aiziet jau. Jā. Un, jā, ko es smējies saku, varbūt kādam, varbūt cits par viņu savādāk domā, bet skatulsēks. Labi, viņš jau pasargās kaklu, bet ir otrs galēji, viņš lauz nos atslēgas galvas, tas ir jau no laika galva, atslēgas galvas mierīgi, ka tu krīt, viņš jau, tas ir 90% gadījumos tev atslēgas. Bet tu brauc ar kaklasārgu, jā, pats krosā? Nē, es nebraucu. Jā. Es pat tās nāves skatus apskatījies, man viss skaidrs, mēram. Jā. Bet nē, man nekas man ir, man galvā ir kaklasārgs, grudar, bruņi, ceļsārgi, visu vairāk man nekā nav. Jā, un rokām tā kā Rihardam, te, teiksim, ka kur tur salauz tur locītos, neko darīt, jā, sasit. Nē, kā ir ar elkoņsargiem pateikšu, tā ir, ja pirmkārt grūti braukt, un otrām kārtām viņi tev tikai pret skrāpējumiem, palielam viņi tur, neredz viņiem baigi ēgas, tikai apgrūtināt braukšanu. Tātad tu brauc ar bruņu, bet tu brauc krosā, tur takās arī brauc, teiksim, mežā tur ceļot un kaut kā tā, vai tas nav tava lieta? Tur endūrīt, kaut kāds endūrīt uzbrauc, bet kā nē, palielam, ko tev vajag? Tev vajag grūtāk bruņš, tas ir, ka krītot, lai tev tur, akmeņi nesadurās ribās. Jā. Ķiveri, zābaki, ceļsārgi un cīmi, viss palielam, tas ir primitīvais, tas ir, minimālais komplektiņš, jā. Minimālais komplektiņš, ja tu tur kaut ko gribi vairāk, tur kaut kāds, nezinu, tur muguras josts un vēl tur var jau krāmēties, bet pašam pēc tam nebūs tik ērti, vai te brauc. Jā. Mums tur tālu ceļojot, arī braucot asfaltu, tur arī cita algoritmi nāks iekšā, vai ne, tur ādu, ka nenobērž pa asfaltu slīdot, jā, tur tā palielam, ko es jums kā adventuristiem ieteiktu, ir kā kāds jākšat iekšā jau ar šķitakiem. Rokai, mugurai jākšat, saprotam, tā kā iet tādu palielam un jā, galvenais fakts, moto zābaks un ceļsargs, un tad mierīgi var zināt. Jā. Forši vecīt, baigi labi, tu mums izstāstīji, tu pilnīgi katrs vārds zelta vērts ir, tad mēs te varam te tālāk pasmadziņot šito te. Paldies tev! Paldies, Tom! Turpini klausīties. Jā, tas bija Toms no Saldus. Mēs paklausījāmies. Veči, kādas jums sajūtas? Gudrība paklausoties. Viņš tieši to, ka ir divi veidi. Ir gaidītais un negaidītais. Manā gadījumā bija negaidītais, jo es nepstu vienkārši noreaģēt. Tev ir gaidītie kritieni, ka tu reizēm kaut kā vienkārši slīdi ārā moci. Tu laidi viņu vaļā to moci, nevis ieķeries klāt, un tad visas tās traumas grau kopā ar to moci. Tā ir tava reakcija. Negaidītie, protams, ka tev pēkšņi mašīna notriec, vai pēkšņi priekšā strauji nobremzē mašīnu, bet tās ir kaut kādas lietas, kuras tu aptuveni varētu paredzēt. Jo īpaši tu brauc pa ceļu, kur cits satiksmi. Arī mēs, kā braucam ikdienas satiksmē, mēs jau skatāmies to satiksmi, ko viņš varētu darīt. Vai viņš nedomā tagad kaut kur griezties vai kaut ko tam līdzīgi, viņš aizdomīgi sāk lēnāk braukt. Tev jāredz tas viss. Bet, Rihard, mans gadījums bija tāds. Tu jau zināji, ka tas suns tur dzīvo. Tā ir tā lieta, ko es gribu tev tagad turpināt. Jā, es zināju, ka tur ir tas suns dzīvojās, bet es parunāju ar Agri Kļaviņu, un viņš pareizi īsumā teica, es ceru, ka tu organizē kaut kāds pasākums, tev galva ir tik daudz aizņemta ar visādām lietām, plānošanas kārta, cilvēku vadīšana, vai visi ir apmierināti tam līdzīgi, tu vēl brauc kā vadošais. Tu jau principā aizmirsti savu drošību. Tu neredz priekšā savu perimetru, tu redz aizmirsti spogulī, tu skaties, vai visi seko, tu skaties, kur noslēdzošies un tam līdzīgi. Tu aizmirsti par savu drošību. Tu esi arī nedaudz noguris ar visu to. Uztraucies arī, gribās, lai nav tiem pāriem garlaicīgi. Līdz ar to man tas suns bija vispār aizmirsies, ka tur viņš bija un pēkšņi. Tas viss. Kārlis? Pēkšņais gadījums. Es gribēju vēlreiz parunāties par to, ka Toms, Toms. Tagad Toms pareizi teica, ka viss sākās īstenībā tur triāls, ričuki, motocross un tā tālāk. Bet varbūt mazliet vairāk tendējam šo runāšanos uz to, ka ir ļoti daudz cilvēku. Tāds Toms, viņš ir vairāk vai mazāk tehnisks cilvēks. Viņš ir profesionāls braucējs. Bet mums ir ļoti daudz Latvijā, kas man te patās ir bijuši jau Duro garažā cilvēki, kas tikko ir nopirkuši motocikli. Viņi vispār neko nesaprot. Vispār, kas notiek? Kaut kā tas pats Āris pagājušajā gadā sāka braukt, kā man pārbraukt pāri grāvim un tā. Mazliet gribu vēl padalīties ar ekipējumu kā tādu. Arī iz manas dzīves, tā ir mana pieredze. Bija apmēram šitikpat karsts laiks kā šodien, plus 34 grādi. Tas bija kādus gadus 4 atpakaļ. Un es izdomāju aizbraukt vienkārši uz veikalu.
un neuzvilku zābakus. Tā tas vienmēr ir. Ja? Ārā ir karsts, braukšu ar kedām, bet aizbraukšu pa taciņu, kas man patīk. Un tur ir gara zāle, un tur ir nozāģēts koks un ir celms. Viss beidzās ar laustu potīti. Ja? Ja? Tā kā es gribu čaļiem, tie, kas tagad sāk braukt, ieteikt to, jā, ārā ir karsts, jā, tev tek gar tām biksēm, gar to jaku, ja? Bet šis te ekipējums, zābaki, labi zābaki, kas tev satur potīti, elkoņu sargi, ceļu sargi, lai cik ir grūti, viņos ir jābrauc. Es sākumā gribēju teikt, ka tavā gadījumā laikam būs Mērfijs, ja, ka tu tur izbrauc ārā vienkārši bez ekipējuma, tev kāds notriec. Ja. Tas ir Mērfijs. Ja. Tas ir Mērfijs. Tajā brīdī, kad tu izvēlies pats braukt iekšā, tā ir tava pārgalvība. Jā. Man ir tieši tāda pati. Es atgādināšu visiem, kas klausās, ka mēs šoreiz pirmo reizi laižam arī Clubhouse platformā. Tā ir interesanti. Mēs nezinām, kā viņi strādā pirmo reizi. Es redzu, ka mūs kāds klausās un arī grib kaut ko pateikt. Rihards mūs klausās. Nevis tu, Rihards, bet viens cits Rihards. Viņš ir pacēlis roku un grib kaut ko teikt. Tāpēc pamēģināsim tagad viņu uzaicināt. Čau, Rihards! Rihards klusais klausās un tagad tu vari mēģināt kaut ko teikt. Izdodas tev? Jū. Dzirdam tagad, jā. Nu superīgi, jā. Es biju tas, kas brauc kaut kādus 2 močus aiz Riharda pirmā, attiecīgi es redzēju to visu skatiņu. Nebija pārāk. Ko tu redzēji? Ļoti ātri un sākumā gan es domāju, ka tā bija stirna, jo vienkārši melns pleķis priekšā un tad jau līdaciņā lidojums un tad jau viss slikti. Tur jau. Jā. Kāds tev pašam tās sajūtas, ka tu paklausies, ko Toms Vandeziņš stāsta, tu piekrīt tam, tas ir tiesa, ir tev pašam pieredze, varbūt arī kaut kāda bijusi ar traumām? Diemžēl jā, tam arī ir. Man liekas, kaut kāda, jau 3 gadi būs riņķī. Tur viss, protams, bija ļoti klasiski, kad es sāku vispār takās līst ar lielo bembi, tas bija. Protams, pirmo sezonu tu nobrauc tā baigi piesardzīgi, kaut ko taustoties, tad uz sezonas beigām jau tev sāk kaut kas tā kā sanāk, tu jau sāc justies tā kā, saprotu, un tad sākās nākamā sezona, un kaut ko bišķi iebraucies, un aiziet, un viss jau normāli, un jau ir baigie plāni, kā tu līdz šī sezonā, kur tur tikai nevarēs aizgāzt un kaut ko. Un tad ir svētdienas vakars, kad jau tur sarunājam, tur labi, tur aizbrauksim pēc pāris stundām, tur uzēst līdz lidiņam, bet es te fiks pa mežu aplīti izbraukšu. Bez ekipējuma, droši vien? Nē, ar ekipējumu, bet tā pa piemājas mežiņu, tur attiecīgi, tur tā noekipējies es biju, bet tas tā, ka kaut ko es biju aizdomājies, kaut ko bišķi nesavācos un sanāca tā saucamais haisaits, respektīvi, ka tev motis tā kā izslīd un tad vienā brīdī tev tā riepa paķer. Un tu aizlido pār pa otru pusi. Viņš metās uz otru pusi un tu lido, un es arī tur kaut kāds 10 metriem nolidoju un uz tādu cieta segumu piezemējos. Kādas sekas? Elkonis bija norauts tā, ka viņš karājās tikai ādā, kā man pēc tam pastāstīja. Plus plecā bija saites norautas. Plus tas viss notika dziļi mežā un vienītī. Varēja tikt apakaļ, vispār varēja pastaigāt? Es vispār nevarēju piecelties, jo tā roka viņa tev vienkārši, un sāpes bija uzreiz, šits bija tas gadījums, kad sāpes bija uzreiz. Tā, kad tu jau uzreiz jūti, kad, principā to roku ir baigie sūdi. Vienīgais, kas tajā visā bija labs, un ko es arī baigi gribētu visi ieteikt, un ko es kopā laika nekad dzīvē neesmu darījis, tas es neesmu savu primāro telefonu uzlikts uz moču stūres. Un viņš vienmēr ir kabatā, jo tas mocis guļ 10 metrus aiz tevis. Jā, tu nevari aizrāpot līdz viņam, jā. Tu nevari reāli aizrāpot, tev tā roka vienkārši tev liekas, ka tu tūlīt izrubīsies vienkārši no tā kā tev viņā sāp, un tas bija vienīgais, ka tu var sazvanīt čomu, kurš arī zina tās takas, un kuram tu var izstāstīt vispār, kur tu esi, jo ātrie viņiem tu tur. Ja viņi būtu braukuši pēc tā, kā es stāstīju, viņš teica, viņi tur mudījās kaut kur vispār pa citu ceļu aizbrauc. Beigās viņš tur ieveda kaut kā savāca.
Arī jā, tur bija kaut kāds, laikam, kopsumā 4 operācijas, kaut kāds pusotrs gads. Jā. No moto braukšanas ārā. Skaidrs. Nu, forši, labi, paldies, Rihard, par padalījies par savu pieredzi. Mēs tad turpināsim tālāk sarunu. Slēgšu tevi tagad laukā, nezinu, gan tā to izdarīt, bet turpini klausīties. Tā kā izskatās, ka Clubhouse strādā, var pieslēgties jebkurš no jebkurienes un paturpināt. Nu, paklau, Rihards jau sāka runāt par to drusku, un varbūt mēs varam turpināt to tēmu tādā veidā, kādas tās sekas ir. Nu, viens, protams, ir tās fiziskās, jā, nu, bet tā āda sadzīst kādreiz, un tie kauli sadzīst pat ātrāk nekā tā galva. Nu, Kārli, tu stāstīji, ja, ka tev diezgan sen jau tie pirmie kritieni bijuši. Kā tu jūti, kā tas ir mainījis tevi kā braucēju? Esi vispār ticis pāri? Ir tur kaut kāds pēctraumas sindroms, kaut kāds jūtams pēc tam? Bija vispār viegli braukt pēc tam, vai grūti baigi atsākt? Teiksim tā, pirmās varbūt kaut kādas reizes 10 iebraukt mežā bija savādāk. Tu bišķiņ domāji ar galvu. Ja, šobrīd es esmu ticis tam pāri, es braucu tā kā es braucu līdz šim, bet es mazliet piedomāju. Vai tā balsi, ne? Jā, tā balss. Ir tā balstiņa pakausī. Pakausī ir balstiņa, kas saka, vai tu šī tik ātri, cik tu brauc šobrīd, vai tas ir tavs skills, kā tu vari pabraukt. Ja? Jā. Tas ir tas, ko es vairāk domāju. Un, vai tas ir tā vērts? vai tas ir tā vērts? Samaksāt tur. Tu zini, cik tas ilgi būs. Nē, nu saproti, tā ir kā tā pilnīgā drošība, ja, ir, ja tu nebrauc. Ja? Nu, vienkārši, ja tu gribi būt pilnīgi drošs un negribi riskēt, tad sēdi mājās. Ja? Nu, tad tas ir visdrošākais variants. Ja? Ir jābrauc, lai dabūtu kaut kādu to mazliet braukšanas prasmes. Nu, savādi rekurāris, kad sāka braukt, ja pirmā reize, otrā reize skatos, o trešajā reizē viņš jau ir ok. Ja? Tā kā, nu, tas, kurš nebrauc, tas nekļūdās, tas, kas neko nedara. Es atceros, man tā pārēja atpakaļ uz braukšanu nebija grūta, bet arī bija. Atceries pats, es pie tevis sākumā atbraucu, ne es tagad braukšu baigi mierīgi. Ja? Un uzlikām mierīgākas riepas, ja? Un tāpatās tās takas velk, un tāpat nonācu situācijās, kur tās mierīgās riepas pat bija slikti. Un tas secinājums mums bija, ka man taisni tagad, kad es nevaru, nav tas plecs tik spēcīgs, nevaru to moci pacelt, ka man vajag rītīgi labāko iespējamo ekipējumu. Jo es tur iebraukšties takās, lai es varu tikt laukā, vai ne? Tā kā nevajag tā, es tagad uzlikšu mierīgākas riepas un tad iepērties un ir vēl sliktāk. Ja? Tā kā, bet es zinu, ka ir cilvēki, kam ir reāli grūti. Es atceros, es mācījos mocīti braukt. Bija tāds foršs braucējs, lai viņam vieglas smiltis, Valters Prikulis. Viņš bija cietis jau sen, tur padomu laikos, ritīgās operācijās, tur gāzies, tur bez ķiveres braucis, viņam bija baigā rēt uz galvas. Un viņš strādāja, pie viņa nāca kursanti tieši pārvarēt to traumas efektu, iemācīties braukt atkal pa jaunām pēc liela negadījuma. Vairāk šitādi cilvēki pie viņa nāca, un viņš vienkārši psiholoģiski viņiem strādāja tieši, lai viņi atgūtu to pārliecību, ja, ka viņi prot vadīt to motociklu, ka viņš strādā tad, ja tu dari tās lietas, jo tas efekts ir tas pretējs, ka tu ārprāts, es tagad neliekšos tajā līkumiņā, un tad vēl sliktāk būs. Ja? Ja? Zinu, kā jums, zēni, kā jūs tikāt galā? Kā tu vispār pēc savu nesenā kritienu? Es atvainojos, pa izteicienu bija mīzēns. Bija mīzēns. Tagad nav vairāk, vai vēl neesi līdz mežā pēc tam? Nē, es jau arī nokritu. Tas bija pirmais kritiens. Pēc tam es vēl kādas 4 reizes vēl nomaucos. Pāris reizes bija tādā ātrumā, 20, 30, varbūt 40. Varbūt likās, ka ātrāk viņš brauc. Bet palaidu mocītu vaļā un viss normāli. Pa vienai detaļai katrā reizē nost. Bet varbūt arī bija vieglāk, jo nebija baigās traumas. Jā, bet tāpat tās pēc tam beigās tu baigi sako līdzi, tā atlaid gāzīt jau laicīgi un skaties, lai nesāks joki. Man liekas, tur liela loma spēlē varbūt tas, ka tu esi barā. Jā. Tas ir vēl viens fenomens. Tas ir bara instinkts. Jo es esmu pieredzis braukt pārsvarā vienatnē, un tad tu savu tempu vienkārši skaties. Jūties nedroši, bišķiņā atlaid. Te ir tas, kad ir jāuztur vienmērīgs ātrums, tu pasties aizmugurē, vai viņi jau tev tur nesēž astēt līdz priekšējiem, jo gabaliņš ir iedod ruči, kā grib panākt. Jā. Es tev pilnīgi piekrītu, tas ir tas, kāpēc es uzskatu, ka braukt vienatnē nav bīstamāk nekā barā braukt. Jo daudz saka, obligāti jābrauc kopā ar citiem, tāpēc, ka citi palīdzēs. Realitāte ir tāda, ka tu brauc viens, tev nav neviens, kam tu gribi izrādīties. Jā, tu brauc konservatīvāk, tu jau zini, ka tu neuzņemies tos riskus nevajadzīgos kaut kādus, tu nelien tur, kur varbūt nevarēsi izlīst laukā, tu 3 reizes padomā, ja, un esi mierīgāks un līdzsvarotāks. Tā, ka tu esi kopā
džekiem, neizbēgam, gribās taču parādīt. Pazīmēties. Pamērīties. Kā es izlaidu caur dubļiem. Viņš izlaida, man arī jāvar uzreiz baigi, vai ne? Un tad tu sāc braukt to, ko tu, Kārli, stāstīji. Tu sāc braukt pāri savām spējām. Ja? Tu sāc braukt pāri savām spējām, un tur tie negadījumi var gadīties daudz vairāk. Es gribēju iestarpināt vēl vienu lietu iz manas pieredzes, un es domāju, ka Rihards arī to var pastāstīt. Veči lietojam labas ķiveres. Katrs mans krešs beidzies ar to, kad man cieši ķiveri. Par ekipējumu iet runa. Un tu pēc tam maini viņu? Es skatos, ja viņi ir lupadās, tad es mainu. Man ir ļoti laba ķivere, karbona ķivere. Šobrīd ir tā, ka es tur mainu nadziņus, stiklus un kaut kādas tādas lietas, un izņem ārā mīksto to polsterējumu un paskatos, vai nav plaisas. Ja ir plaisas, mētam ārā, pērkam jaunu ķiveri, lai arī cik viņi maksā. Galva mums ir viena, ja rokas ir divas, kājas divas. Ķiverē jau veidojas arī visādas mikroplaisas arī. Tās tu neieraudīs. Jā, es pilnīgi piekrītu. Es arī braucu, tas pirmais ekipējums, ko es nopirku, tos pirmos 600 eiro nenožēloju tā galvai. Tā, man liekas, ka divas tādas nopietnākās lietas, ja tu krīti, tad ir galva. Ja tu brauc pa kaut kādiem krūmiem, tad man liekas, ka arī, ja tu nekrīti, tev var ciest kājas. Potīts, tātad zābaki. Okay. Tās ir divas tādas. 700 eiro dārga ķivere. Šorti, maiciņā un flip-flop. Un 300 eiro vēl. Un vēl viena lausta roka. Jā, un kaut vai pa pliko var braukt. Jā. Tas nav svarīgi. Tas nav svarīgi. Pasties Rīgā. Pakaļ nobrāzīs, pastaigāt vēl varēs. Jā, bet zin kā, mums īstenībā mēs te tādu auduro varbūt tāds nerakstītais likums veidojās. Mēs principā, zin kā, motobraucējs veicināmies visi, jā. Es nezinu, kā jūs, bet man liekas, ka jūs arī nesveicināt tos, kas šortos brauc. Es arī mēs veči atvainojiet, ja jūs redzat, ka mēs uz ielas jūs nesveicinām, tas tāpēc, ka jūs braucat pliki. Mēs vienkārši neizrādām cieņu, mēs domājam, ka tas ir stulbi vienkārši. Jā, ir karsti, bet reku var nopirkt tagad tādu ekipējumu var dabūt. Man pašam ir jaunais tas Revit Dirt sērijas drēbes, kurām ir tur tās kārtas. Es braucu tagad 32 grādos ar to tīkliņu jaku, ar visiem iekšā aizsargiem, visiem. Viņš pūš cauri, brīnišķīgi. Paliks vēsāk, es ievilkšu to vidējo kārtiņu, un es esmu braucis 17, 16 grādos ar to vidējo kārtiņu. Paliek vēl augstāk, tad uzvelc vēl to veitveri, un tad tu vari braukt jau līdz kaut kādiem mīnusiem, principā. Tā kā, vienkārši domājam, jā, tur nav vērts tas. Pilsētas cilvēkiem tas ir līdz vienam brīdim. Tu vari izvairīties pats, bet tev kāds uztrieksies virsū, agri vai vēl. Viss kaut kas var gadīties. Bet, Rihard, es atgriezīšos pie tā, ko tu pašā sākumā teici par to, ka mēs gribējām par traumām runāt jau sen. Un es atceros vienu tādu braucienu, ko mēs braucām kopā ar RTV Paulu, Around the World Paul. Un mēs jau domājam par tiem šņaugiem, tur arī tur interesējamies jau tur par tiem zemesargiem, un toreiz diskutējām par to, ka mums tagad, kad tu ej moto apmācību skolā, tev principā saka, ka šņaugu nedrīkst, ja, tagad jaunā sistēma, tā kā es 98. gadā pirmo reizi liku autovadītāja apliecību, tad teica, ka jāliek tas šņaugs, tagad tas ir mainījies. Un tad mēs piedzīvojām to reālo situāciju. Mēs izbraucam ārā no Sinevilas, un mēs skatāmies. Tur ir viens guļ, otrs tur ir kaut kāds gaļas gabals tālāk, tur ir kaut kāds mocis tālāk, tur ir kaut kāds Mercedes lauka vidū tālāk. Un realitāte tāda, ka Mercedes uzbraucis virsū motociklam ir norauta, kas viņam kāja bija norauta, jā. Principā vispār nost. Un roka ir pilnīgi satraumēta. Un mēs tikai pēc ziņām pēc tam uzzinājām, ja, ka viņš privāti uzrakstīja, ka tur ir cilvēks bez rokas un bez kājas un izdzīvojis tikai tāpēc, ka tas otrs motociklists ir uzreiz piebraucis klāt un uzlicis viņam ar savu siksnu žņaugu. Ja viņš nebūtu to izdarījis, tad viņš tagad nebūtu starp dzīvajiem. Jā, un tā bija tā reize, ka mēs sapratām, ka mums īstenībā par šito vajadzētu runāt. Bet tagad es gribētu tev pajautāt, arī tev kā zemesargam, arī kāda tā tava pieredze, un arī tagad pēc avārijas, ko tu ņemsi līdzi? Jā, tad, man zikā nāk tā zemesardzes pieredze, un tur tas žņaugs ir vispār tāda fundamentāla lieta, jo tur norauts kājas rokas, tas tur kara gadījumos ir normāli, tāpēc tur jāmācās lietot tādas lietas. Bet arī šis tavs minētais gadījums ikdienā. Es arī skatījos visādus trakos tos video, motorcycle crashes, un, avārijas un tam līdzīgi. Un arī var redzēt, ka ir
amputācijas iespējams. Un ne tikai amputācijas, bet arī mežos braucot, piemēram, ja tu nepareizi, tā neveiksmīgi ļoti nokrīt, uzdur cirksni kaut kur uz stumbeņa, kur tev ir galvenā artērija, asins, tur tā asiņošana tiks ātra un strauja, kad ar ko tu viņu nobinties, ar ko tu viņu nosies pats. Tāpēc es arī esmu nogādājis pats savējo žņaugu un lieku viņu pie somas, tāpat kā telefons, kas tev ir līdzi virsū ķermenim. Gadās visādi neveiksmīgi. Es pats vienreiz arī pārlidoju pāri un es uzdūros tā stumbeņa, bet labi, ka tas bija pie ceļa, iedūrās celī. Asiņošana nekāda nebija. Ja tas būtu neveiksmīgs gadījums un viens pats, tad tu tikai pats sev var palīdzēt. Un tad tas ir tas žņaugs, ka tu viņu liec apkārt kājai, pēc iespējas augstāk, griez ciet to savu artēriju, lai tev netek tās asins. Tad, kad tu esi aizgriezis ciet, tad tu vari mēģināt, ja tev ir pārsienamie kaut kādi materiāli, uzlikt spiedošo kaut kādu pārsiet viņu, un tad lēnām, protams, izsaucot palīdzību, laist vaļā un skatīties, vai asiņo vai neasiņo. Ja asiņo, tad griez ciet. Tas tev izglābs dzīvību. Tā kā speciāli nopērk tādu vai kādu, vai siksnu lieto vai ko? Nē, ko speciāli līdzi? Man ir žņaugs saucās Cat, tā kā kaķis, rakstās angliski Cat, bet ir vēl visādi citi modeļi, un viņi ir pieejami internetu veikalos, un drīz iegādāties. Var iemācīties arī caur YouTube video, tev tur nav jāiet kaut kāda trakie speciālistu kursu vai tam līdzīgi. Tur nekas sarežģīts nav, lai viņi pielieto. Kas tev ir jāsaprot, ir pareizais iemesls, kad viņš ir jāuzliek. Un tur arī tos video viņi ļoti diezgan izglītojuši un arī pasaka, kādi šie gadījumi, kā atpazīt, kad ir tās asiņošanas neapturamās, kur dzīvībai bīstamās asiņošanas, pareizāk sakot. Protams, viens žņaugs jau tev neizglābs. Bet žņaugu es vēl atceros, ka tur laikam svarīgi ir pierakstīt arī pašu laiku, kurā tu viņu uzliec. Tu uzliec laiku, kurā tu viņu uzliki. Jo tagad tu tiks pie palīdzības, lai tie mediķi zina, cik ilgi tas žņaugs ir bijis. Žņaugu var noturēt līdz pat 2 stundām. Maksimums 3, bet tas ir arī jautājums, kur tu esi, cik dziļā tu esi. Tur vienatnē kaut kur ceļo Mongolijā, tur palīdzība visticamāk nenokļūs pie tevis nezinu cik ilgi. Bet ja tev ir tas gadījums, tā kā mēs redzējām, ka tev ir norauta kāja, tev ir jāliek tas žņaugs, ko tu tur glābsi? Tas stumbeņu tu glābsi. Savu dzīvību glābsi. Savu dzīvību glābsi, jā. Ok, ko tu vēl ņemsi līdzi bez žņauga? Tad es principā iesācu jau mājās veidot arī savu individuālo pirmās palīdzības komplektiņu. Viņš gan atšķirās no zemesardzes komplektiņu, jo turismu, motoceļojumos nāk klāt arī visādas citas lietas, bet viņu iedalījums ir principā stipri līdzīgs. Tas dalās starp mazie saucamie bubu, plāksterīši un tabletītes un tam līdzīgi. Tad ir otrais jau kaut kādi skrāpējumi, griezumi, plāksteri pārsienamies. Tad trešais jau ir nopietnākais, kas ir šis pats žņaugs, tad ir spiedošie pārsēji. Manas saites jau arī šitās te pašas. Un tad stipri pretsāpju zāles, protams, un noteikti vajadzētu arī ielaminēt līdzi kaut kādu to ātro pamācību kaut kādu ielikt. Stresā var fiks apskatīties. Tieši tā, jo tad, kad tev tas stresiņš viss no galvas izlido ārā pilnīgi. Starp citu, ir kaut kas tāds pieejams motobraucējiem, tāds komplekts, ka tu var nopirkt jau speciālists sastādījis jau vienkārši, ka tev ir pieejami šie komplekti, viņi ir pieejami, bet es tāpatās ieteiktu arī individuāli, nevis tikai nopirkt, iemest somā un aizmirst par viņu, bet izķidāt viņu. Saprast, ko katra lieta dara. Attaisīt ar vienu, noziedo vienu to iepakojumu. Attaisi viņu vaļā, izņem viņu ārā, atplēs viņu vaļā, tu redzi, no kuras puses viņš taisās vaļā un tam līdzīgi. Lai tad, kad tev tas būs realitāte, kaut kā jādara, tu zini, kā viņu dabūt vaļā un kā viņš ir jālieto. Tas, ka tev būs tas komplektiņš kaut kur iekšā un sūdi gadīsies, tu viņu izvelc ārā un tagad tālāk, kas jādara ar viņu. Tu viņu attaisi vaļā, tur daudz kas tālāk. Stress ir, un bieži vien arī ir tā, ka ne jau tev viņu vajag, kādam citam viņu vajag, kam nav. Tu vari kā iebļauties, ka man ir medicīnas komplektiņš, tu pieskari viņam klāt un tālāk. Pirmo reizi tā esi vaļā. Ņem. Kā jums, zēni, ir jūs arī nesāt kaut ko līdzi? Ir kaut kādas medicīnas lietas vai tikai klausties un domā, ka viens laikam vajadzētu? Man principā pietiek ar visiem Riharda stāstiem. Viņš man brauc krietni vairāk nekā es. Un principā jau no pirmās dienas, kad līdz ko es kaut kur braucu, tā kā ne līdz veikalam, protams, varbūt tajā kā Mērfī, es negribu izaicināt un tam līdzīgi, bet līdz ko es braucu kaut kur ne līdz veikalam, tad man arī ir žņaugs un spiedošais pārsējs, kaut kas tam līdzīgs ir noteikti līdzi. Kaut kur, somā, jakā, kaut kur uz sevis.
Jā, nu, es vadīju līdzi vairākus tos rullīšus, kaut kādi 4 man laikam ir tie pārsēji, jo viņus var izmantot arī kā nospiest un aptīt apkārt, ja var uztaisīt, ja laust roku, var iekārt. Tie man ir vairāk līdzi. Plāksterīši man ir tikai daži. Tas ir tā, ka tu kaut ko mocīji, tur ņemies, saspied pirkstu, pušumiņš, ja? Tur ir, lai asins netek, vienkārši, lai nesmuki nav, ja? Tā kosmētiski. Ja? Ripas ir līdz kaut kāds man jūtīgs vēders. Es zinu, ka ceļojot dienvidos, tur kaut kur ļoti viegli trāpīties ir uz kaut kādu saindētu pārtiku karstumā vai kaut kādām baktērijām, kas ir nepazīstams. Ir Tāpat Latvijā arī var. Un baigi man vienmēr viss vēders rips man ir līdz. Gan oglītes daudz, vismaz 2 iepakojumi. Ja ir vēders slikti, tad oglītes tur mazāk par 10 ripiņām vispār nav vērts, jā, jo viņi ir principā aktīvi augļi, viņi vienkārši sasūc ātri visu. Jā, tur kaut kādas smektas un kas tad? Sazipotās, jā, tā kā vajag, jā, šitādas te zāles. Un katram jau jāzina arī tā sava veselība, jā, kas ir vajadzīgs, jā, tur. Un tā, nu, protams, es tur tajā medicīnas lietiņā man arī ir līdzi vienmēr ugunsdrošība. Nu, otrs variants, teiksim, otrs ugunsdevējs, kaut kāds vai nu šķiltaviņa vai kaut kas, jo tas ir sauss tur. Nu, kad tur kaut kur mocis ūdenī iekrīt un pēkšņi tev nav sasildīties, nevar vairāk. Es nepareizi saku nevis ugunsdrošība, bet uguns iegūsveids. Paldies, jā. Jā, jo nu, vienkārši tā man ir, viņi ir iepakota plastmasā, droša sausa vienmēr, ja tā medicīna. Un tur pie kempinga lietām varbūt es saku, varbūt tā soma tur upē braucot, tur slapja ilgi bijusi, ja, un pēkšņi vakarā es nevaru uguni iegūt. Man ir backups. Pie medicīnas man stāv vēl viena šķiltaviņa vai pāris sērkociņas atīt. Arī mazs lapturīts, piemēram, ja tu tumsā kā tāpatās kaut kur avarē, mocis kaut kur ir ar somām. Un arī tas pats ieteikums, ko teica, telefoni 2 vismaz 2 telefoni, tas, ar ko es zvanu, tas man ir pie krūtīm šeit vienmēr. Vienalga pilsētā braucot, man ir pie krūtīm un navigācijas izmantoju sūdu kaut kādu. Galvenokārt es to sāku darīt, tāpēc, ka es vienkārši lauzu viņiem kameras no vibrācijas. Ja. Tagad es redzu, ka te ir izgudroti visādi aparāti ar demperīšiem. Un tā tālāk, kad es sāku braukt, nebija tādas lietas. Es kaut kāds 8 telefons sabojāju šitā te, tā kā vienu mēslu, vienkārši ko nav žēl, lai viņš tur trīc uz tās stūres. Un tas tur var saplīst, salīt vai kontakti nestrādāt, nevar uzlādēt, tad otrs ir labais pie krūtīm. Un vēl es pilnīgi piekrītot visam to, ko tu teici, un mēs neesam pieskārušies, to es dienviļos baigi bieži esmu domājis un neesmu vēl izdarījis, bet laikam izdarīšu gan. Es nopirkšu satelītas spoterīti. Jā. Tas ir, jo zoniņa nav visur. Tu vienītī brauc un jā, tu vari tos ātros izsaukt pārsvarā, tu vari, bet Mērfijs strādā tā, ka bieži vien lielākie sūdi notiek tādās vietās, kur nav tas satelīti, nav tā telefona zona. Piebilstu reiz nav jāstāsta arī uz tiem populārākiem, piemēram, kas tur Garmin's InReach, jā, ir tāds, tas ir populārākais, visi viņi parasti vajag, bet viņam tas ikmēneša subscriptions. Simtiņš kaut kāds, jā. Viņš ir diezgan dažs, bet ir daudz labākas alternatīvas, ko es esmu izpētījis, un viņas arī velk ilgāk, un tur nav subscription. Tā kā tu vienreiz nopērci un viss, jā. Jā, tā kā šitas ir baigi svarīgi. Sevišķi, ja tu brauc kaut kur ārpus valsts, un kur tur pat nevajag, tur pat var gadīties tā, ka internets ir, bet kaut kas nepatīk tam viesabonēšanai, un tur tā simkarte nelasās, vai tur un pēkšņi tur varbūt tikai vajag pārstartēt, bet tu esi stresā tajā brīdī, un tu nezini, ko darīt, ja, un tu esi atkarīgs no tā tīkla, un tā vienkārši ir nevajadzīga. Tur, protams, arī jāizvērtē, jo tas pakalpojums var izmaksāt ļoti dārgi. Reizēm. Ir reālie gadījumi, kur Džeks kalpos vienkārši apgāž motociklu, viņam Hels atlido pakaļ. Jā, tas ir no tēta grupas slavens gadījums, jā, kad motocikls maksāja mazāk nekā glābšanas operācija. Bet apdrošināšana obligāti vajag. Ārvalstu apdrošināšana vajag. Un to labāko apdrošināšanu, jo īpaši, ja tu ceļo uz trešās pasaules valstīm. To es esmu redzējis no daudziem ceļotājiem, ka tas ir ļoti svarīgi. Starp citu, par apdrošināšanu te atgriežoties pie klausītāju jautājumiem. Mums ir daži tie atsūtīti, un šie varbūt pat nevairs par to traumu tēmu, bet jautājumi te ir tādi, kas tur nevar mazi burti ieraudzīt, kurš to prasa, bet jautājums ir par apdrošināšanu. Man ir otrs mocis Itālijā. Jā, es turu otru moci Itālijā, viņš tur ir jau 4. gadu. Un te, diemžēl, tā situācija ir tāda, ka Latvija ir viena no retajām Eiropas Savienības valstīm, kur ir obligāti močiem jāiet tehniskā apskate. Daudzās valstīs tas tā nav. Un, ja tu esi tāds pasaules ceļotājs un tev motocikls nav tajā Latvijā, tad pēc 3 gadiem pienāk tas brīdis, kad tev motociklu noņem no uzskaites. Un tas arī ir tas mans brīdis.
Un tev jau viņi nepabrīdina, ka tas notiks. Tev vienkārši vienā brīdī pienāk e-pasts sakarā ar to, ka jūsu motocikls 3 gadus nav izgājis tehnisko apskati, jūs esat noņemts no uzskaites. Un tajā brīdī, kad tev motocikls ir noņemts no uzskaites, tā lielākā nelaime jau ir tā, ka tu viņu nevari apdrošināt. Ja, jo principā jau nekas sliktāks jau nevar būt, ja tu vienkārši cieti kaut kādā negadījumā, ja, tu tur sasit kaut kādu cilvēku, nedod Dievs, ja, un tu esi tagad atbildīgs par to. Ja, tur, teiksim, vai tur, labi, cilvēku tā ir krimināla atbildība, bet civiltiesiskā, ja teiksim, tur kaut kādu Mercedesu miljonus vērtu, ja, tur tavas vainas dēļ, viņš tur tagad ir cietis un tagad tu esi vainīgs. Ja. Nu, tas ir tas stulbākais, un jautājums ir, kā es ar to tieku galā. Nu, es, mīļais cilvēks, atbildēšu tev tā, kā kārtīgam latviešu cilvēkam visām problēmām ir apveceļi. Un manā gadījumā apveceļš ir tāds, ka tu vari izņemt vienas dienas tehnisko apskates atļauju, un tajā vienā dienā tu vari nopirkt civiltiesisko apdrošināšanu uz maksimālo laiku. Šobrīd tas maksimālais laiks ir 30 dienas, un šitādu triku tu vari uztaisīt 2 reizes gadā. Tātad 2 ceļojumi gadā man ir apdrošināti. Jā, viņš nav tur uzskaitē, bet nevienu tur tas neinteresē ārzemēs, un arī atbildība nekāda par to man nav. Ir policija apstādinājusi, ir bijuši gadījumi, kad izraksta sodu par ātrumu, visu. Nevienu tur neinteresē uzskaitē, neuzskaitē, tehniskā pase ir, apdrošināšana ir. Tas ir tas, kas interesē. Ja? Jo pārējais viss ir pupu mizes. Nu, 3. ceļojums, ja sanāk tajā gadā ar to moci, nu, tad ir riskanti. Jā, tad ir riskanti, bet es sev mierinu ar domu, ka 90% laika, tas ir 600-nieciņš krosa mocītis, es esmu tādā offroadā, kur ne tur būs mašīnas, ne tur būs cilvēki, ne tur būs citi braucēji. Tur ir lielākā nelaime, kas var gadīties, ka es pats nojaucos kaut kur no kalna, noslīgstu kādā upē to moci vai uzbraucu kādam dzīvniekam virsū. Ja? Tā kā tur tie riski ir savādāki, tie nav tie riski, kas ir braucot pa ceļu. Ja tu braukā pa šosejiem, pa kalniem, nu tad labāk tā nedarīt. Ja? tā man īsā atbilde uz šo jautājumu. Nu, bet es domāju, ka mums te apaļojot to sarunu uz galu ir viens regulārais darbiņš, kas nav izdarīts. Jā. Mums ir jāizlozē labo jautātāju balvas, vai ne? Šodien mēs saņēmām jautājumus no Jāņa Dupa, Agra Kļaviņa, Dzintara Dīta, Arvīda Barāno, Jura Pedeca un no Arta. Paldies jums par jautājumiem. Tie bija tieši pa tēmu. Un mēs izlozēsim šoreiz. Nu, dod kādam jaunajam piespiest podziņu. Izlozēsim jaunu krūzīti, mūsu jaunu krūzīti. Un kafijas tur mūsu kafiju no draugiem Military Shop. Tad palikusi pēdējā paciņa, ja, tad Military Shop kafija. Paldies Military Shop draugiem, kad atbalstījāt mūsu raidījumu un devāt dāvanas, ko mums izdalīt klausītājiem. Bet nu, ir pienācis laiks atvadīties no pēdējās paciņas, un tas gods tiek Kasparam. Un spiežam. Tā viņš tagad rēķina, ja? Kurš būs tas? Ja, kas uzvarēja? Un uzmanīgi, kas uzvarēja? Arvīds Barānovs. Arvīds Barānovs apsveic. Tikai krūzītes un kafijas. Tad tu sazināsies ar Arvīdu, kā viņš ir. Jā, kāds mums bildu uztaisīs, saņemt. Pastāst, kāpēc mēs atvadamies no pēdējās paciņas? Nu, tad ir labs ziņas. Tad mēs nolēmām taisīt pašu savu kafiju. Un Kaspars nāk mums klubiņā un izrādās, viņam ir pieredze šajā kafijas jomā. Viņš teica, hei, man ir pazīstami cilvēki tur. Ja? Kas taisa garšīgu kafiju? Tas taisa ļoti garšīgu kafiju. Jo es viņam biju ieminējis šo ideju, kad kādreiz gribētos arī savu kafiju. Lai mums būtu kaut kāds reprezentatīvais materiāls. Bet tā nebūs vienkārši kaut kāda rebranda kafija. Jā. Mēs izstrādāsim pašu savu. Mēs izstrādāsim pašu savu kafiju ar kaut kādu unikālo garšu, ar savu nosaukumu, savu brandingu. Tā būs ceļotājiem, tāda, ko labi var mežā dzert, vai ne? Respektīvi, visas tās tehnoloģijas, kā mežā, protams, tur espreso aparātu nepaņems mežā līdzi, jā, bet tā būs kafija. Rihardam nebūtu pārsteigums. Nē, bet mēs uztaisīsim. Ir aparāti, ko var paņemt. Aeropress var paņemt līdzi, jā, tā pa mazo mokskāniņu uguns, kur var uzrāvīt. Tad mēs testēsim, kur kafija labi gatavojas ar šīm metodēm, bet arī, protams, tā būs mūsu stilam atbilstoša kafija. Jā. Mēs esam melnais klubs, tā būs tāda tumša kafija, jā. Ar pieniem mēs nedzeram kafiju. Mums vajag stipru melnu, intensīvu garšu. Iztestēsim, izstrādāsim, varēsiet sekot līdzi, kā mēs to darām. Mums vajadzēs jūsu palīdzību tajā, jo mums jāizdomā nosaukums. Šitas ir, jā.
Un, jā, tātad, ko es vēlos, lai jūs sūtiet iekšā mūsu kafijas nosaukumu, tātad nosaukums būs Auduro un tad tālāk. Viena versija, ko mēs paši bijām izdomājuši, ir angliski Morning Dirt, jeb rīta dublis, bet tā ir tikai mūsu versija, tā kā sūtiet iekšā mums savas versijas. Un labākā versija, kas uzvarēs, arī tā tiks nodēvēta šī kafija. Un, protams, arī cilvēks, kurš labāko iesniedz, tiks pats pie Kā mēs zinām, kur ir labākā versija? Nu, mums būs jātaisa iekšēji droši vien kaut kāda balsošana. Un tests. Tas ir galvenais. Rihardam un Regīlam katram 2 balss. Jā, vajag forši. Tas ir baigi jauki. Man kafija ļoti, ļoti garšo. Es dzeru vismaz 4-5 dienā. Un es esmu baigi priecīgs, ka mums tāda sadarbība veidojās un ka varēsim izstrādāt savējo. Un es jau gaidu to mirkli, ka mēs, Rihardu, tev brauksim mežā un testēsim uz uģiņu. Kādu foršu variantu. Labi, Klau, esam aizrunājušies. Laiks iet uz galu un metīsim mieru. Ir baigi karsts. Rausim tās garāžas durvis vaļā, vai ne? Teiksim visiem paldies. Paldies visiem, kas piedalījās. Paldies visiem Clubhouse, kas klausījās. Un visiem, kas te ir feisīšos. Čau! Un čau visiem. Tiekamies tākās. Tiekās tākās. Čau!